Kāds meža draugs skatītājs mums atsūtīja ļoti interesantu rakstu. Pirms 17 gadiem Latvijas ornitoloģijas biedrības ilgadējais direktors Māris Strasts publicēja rakstu Sēlpojieties pirms nāves. Tajā viņš izteica dramatisku prognozi par Latvijas mežiem. Ja galvenās cirtas tiks veikts tādā pašā tempā kā 2002. gadā, tad visu līdz pēdējam kokam, neatstājot nevienu kvadrātmetru kaut kā aizsargājama, kas cerams nekad nenotiks, atlikušo ciršanas vecumu sasniegušo mežu varētu nocirst 17 gados. Zināšanai, galvenajā cirtē mežaudze tiek nocirsta tad, kad tā ir sasniegusi ciršanas vecumu vai caurmēru. Vai 17 gadus vēlāk mums ir vēl ko elpot? Koksnes apjoms, kas pieejams galvenajai cirtei, pēdējo 17 gadu laikā ir palielinājies par 35,6 miljoniem kubikmetru, jeb aptuveni 19%. Secinājums Māris Strasda apgalvojums, ka meža nozare 17 gadu laikā būs izsaimniekojis mežus, bija nepatiesas un maldinošs. Melanīts. Labs.